Valdība ir sākusi darbu pie nākamā gada budžeta, un 17. aprīlī notiks pirmā valdības sēde, kurā ministri diskutēs tātad par ministriju bāzes izdevumiem gan 13. gan līdz 15. gadam ietverošo periodu. Un šie būs tādi pamatskaitļi. Šeit nav ietverts pagaidām ministriju papildus pieprasījumu dažādiem izdevumiem, 230 miljonu latu. Tas ir valdības diskusija objekts, cik mēs varam no šiem te izdevumiem akceptēt un kas nebūtu pretrunā ar Latvijas mērķi mazināt budžeta deficītu, tāpat laikā arī nodrošināt ekonomisku izrādi tuvākos gados. Latvija kopš šī gada sākuma vairs nav programmā ar starptautiskiem aizdevējiem, bet tas nenozīmē, ka Latvija būtu kaut kādā veidā pārskatījusi budžeta veidošanas principus. Valdība ir ļoti konstruktīva šai gadījumā un arī atbildīga. Lai arī aizdevēji šeit nav tik bieži kā iepriekš, tik un tā tuvākajās nedēļās atkal šeit būs starptautiskā aizdevēja misija, kur tā saucamā pēc pāraudzības vai postmonitoringa programma, kurā viņi sekos līdz, ka vai Latvija ievēro vai neievēro šīs saistības, kad turpmāk esot patstāvīga nepieļaus nepamatots tēriņus. Un mēs nākamā gada un tuvāko gadu budžetu tiešām veidojam pēc principa, kas ir saistīts arī ar Eiropas komisijas piedāvāto fiskālās disciplīnas šo ietvaru un likumdošanu. Fiskālās disciplīnas likums Latvijai, kā jebkura Eiropas Savienības valstī, ir ļoti svarīgs, un arī Latvija konsekventi virzīsies, lai pēc iespējas ātrākā laikā mēs nonāktu līdz bezdeficīta budžetam. Un tāpēc arī Latvijas valdība tuvākajos gados iestrādā tā saucamo soli, par kādu mēs tuvosimies no bezdeficīta budžetam. Tas ir apmēram 0,5% no koprodukta katru gadu. Ļoti svarīgi ir atzīmēt, ka šajā brīdī ekonomikas cikls Latvijā ļoti pozitīvs, mums iekasējas nodokļi būtiski virs plāna, tāpat arī ekonomiskā izaugsme Latvijā varētu būt šogad straujākā Eiropas Savienībā. Līdz ar to, ja mēs runājam par to, kā mēs nonāksim līdz bezdeficīta budžetam, kurā brīdī tad tas solis varētu būt labāk pozitīvāks, jo tas mums neprasa papildus konsolidāciju. Jā, mums jāmazina joprojām esošais budžeta deficīts. Tas vairs nav miljardus latu, kā bija 2-3 gadu atpakaļ. Tas ir daži simti miljonu latu, bet jebkurā gadījumā arī tas mums būtu jāmazina. Un tāpēc plāns ir samazināt nākamā gada vismaz par 70 miljoniem šo te budžeta deficītu, lai mums būtu pēc iespējas viņš zemāks un vairs nerunāt par dažiem simtiem miljonu latu, bet jau būtu zem 100 miljonu latu fiskālais deficīts. Un tāpēc ir ļoti svarīgi izvērtēt, kāda tad ir šie papildus pieprasījumi no ministrijām, kurās jomās mēs to varam akceptēt, kurās nē. Un tāpat mēs arī lieliski zinām, ka mums ir ļoti nepieciešams tautsaimniecībai mazināt darbspēku nodokli. Un tāpat arī, ja mēs runājam par konkurētspēju Latvijai, tad mums jāskatās arī uz cenu dinamiku, kāda viņi ir. Tāpēc šeit ir tik daudz ļoti svarīgu jomu, kurus tikai kopīgi izdiskutējot, mēs varam nonākt pie slēdzieniem, ko mēs varam atļauties darīt, un lai tas netraucētu tad mūsu virzīšanos pēc iespējas ātrāk arī mazināt šo te fiskālo deficītu, kurš joprojām ir, jo Latvija joprojām tērē ikdienā vairāk nekā nopelna. Bet, ja runājam par bezdeficīta budžetu, esot stingrai fiskālai disciplīnai un pietiekami pozitīvai tautsaimniecības izaugsmē, mēs varētu pie šī bezdeficīta budžeta nonākt varbūt jau 15. ja ne 16. gadā, tā kā tas ir pēc dažiem gadiem.